Sveicināti, es raidījuma vadītājs Andris Kojamets. Joprojām atrodamies Ezītī Miglā, tikai jau jaunākās telpās. Un šoreiz pie mums viesos ir hip-hop izpildītājs Skūtelis. Sveiks! Čau! Nu, kā tev pavasaris? Pavasaris šogad gāja mums secen. Bija rudens un šodien šķiet, ka pirmā vasaras diena pavasari neizbaudīju. Acīm redzot, iespējams tas saistīts ar to, ka Ziedonis ir devies no mums prom. Runājot par dzeju, kāds vēl tu autors esi iecienījis? Ļoti daudz autors esmu iecienījis. Tev nav tāda izteikta favorīta? Nē, favorīta izteikta nav. Bija tāds rakstnieks, Marsels Prusts, 20. gadsimtā. Viņš rakstīja, ka no šampūna etiķetes var iemācīties vismaz tikpat daudz, cik no jebkuras Dekarta domas. Attiecīgi, es neskatos uz autoru vārdu, es drīzāk skatos uz tekstu. Man interesē teksts, nevis autors, kas to ir sarakstījis. Tev top albums? Top albums, jā. Cik tālu esi ar viņu? Es esmu ar visu sirdi un vēseli ar viņu līdz galam. Cik tālu cik daudz esmu sarakstījis, jā. Nu, es laikam esmu pusē. Kas ir tie iemesli, faktori, kas ietekmē to tavu tempu pie albuma? Darbs ir ilgāks nekā līdz, ja paskatīmies agrāk tev? Jā, sapratu tavu jautājumu. Vienkārši tie mani iekšējie kritēriji ir noteikti auguši, mana attieksme pret darbu ir augusi, manas prasības ir augušas, un es jau krietni citādāk skatos uz to, ko dara mūzika, ko dara pateiktais vārds, ko dara māksla, nekā es uz to skatījos pirms gadiem 2, 3. Un es domāju, ka tas būs tāds pakāpiens uz augšu man noteikti, manā radošajā izpausmē noteikti. Tāpēc šoreiz es pie tā strādāju krietni ilgāk, nekā es esmu strādājis pie saviem iepriekšējiem darbiem. Es zinu, ka tu nodarbojies arī mūzikas producēšanu. Nu, tas ir skaļi teikts. Tas, ko es daru, to var tā nosaukt arī par producēšanu. Es esmu atbildīgs par savas dziesmas skanējumu no sākuma līdz beigām, jo lielākā daļa manu kolēģu nodarbojas lielākoties ar to, ka viņi uzraksta tekstu, tad vienkārši ierakstu to uz muzikālā pavadījuma un samiksē un viss. Es piedalos ne tikai pie tās samiksēšanas daļas, bet arī pie visas skaņdarba skanējuma kopumā. Vai to īsti var nosaukt par producēšanu kaut kādā ziņā? Jā, bet es īsti nelapojos ar to, ka es būtu producents, jo es izņemot sevi un ar vienu citu nestrādāju un arī īsti nevēlos. Es esmu pamanījis tādu niansi, īstenībā tādu tendenci, ka ļoti daudz izpildītāju šobrīd gan repo, gan taisa mūziku. Tā skaitā arī tevis esmu pamanījis, taisīgi Kaspim albumā arī kaut ko. Jā, es pret saviem bītiem neattiecos diez cik nopietni, tā man ir izklaide. Tiešām es to pat nevaru nosaukt par kaut kādu radošo izpausmi vai par es to pat nevaru nosaukt par mākslu. Nu, tas ir, es atpūšos, un kad es atpūšos, es uztaisu kādu bītu. Es par to neattiecos nopietni. Strādājot pie dziesmām, vai grūti atrast to iedvesmu? Nu, es uzskatu, ka iedvesma tas ir tāds mīts. Iedvesmas nav. Ir darbs, ir tava ideja, un ir darbs pie šīs idejas realizēšanas. Attieksme, ka jāgaida kaut kāda iedvesma, maģiskā, neaptveramā, lai radītu savu darbu, ir vāja cilvēku attieksme. Es tā uz to neskatos. Tās idejas varbūt no kurienes tās rodās pie jaunām dziesmām? Patiesībā bieži vien tas sākotnējs impulss, kas rada manī ideju, ir ļoti attāli saistīts ar to, kas man to impulsu ir radījis. Teiksim, mēs šobrīd ar tevi runājam, iespējams, ka es uzrakstīšu atnākot mājās dziesmu par kuršu kāpām, piemēram, es nezinu. Tas ir savstarpēji ļoti maz saistīts. Vienā intervijā, ja nemaldos radio intervijā, tu teici, ka tev šogad būs ļoti maz koncerti, laikam 2, 3 pat. Viens. Laikam, jā, laikam viens.
Kā tu šo situāciju izskaidros? Kas ir tas iemesls, kāpēc tā esi nostādījis sevi? Nu, iemesls ir tāds, ka es gribu uztaisīt tādu lielāku koncertu, kurā organizēšanā tiek ieguldīts krietni vairāk spēka un arī darba, un arī laika. Un līdz ar to tas koncerts nebūs, nav iecerēts tāds, ko es varētu sarīkot, atkārtot viena gada laikā. Decembrī to bija lielisks koncerts. Bija, paldies, man pašam patīk, jā, Nabaklobā. Ir kaut kādas atziņas no tā koncerta, kas ir pagājis? Tādas izteikti jaunas atziņas laikam nav. Tas ir tāds kārtējais konstatējums, ka es esmu ļoti laimīgs cilvēks, ka man ir klausītāji, kas uztver manu mūziku gana nopietni, lai atnāktu un atbalstītu mani, un kuriem tas, ko es daru, ir gana svarīgi. Un, tā ir kolosāla sajūta, un tas spēks, tas uzlādējums, ko viņi sniedz, tā enerģija no viņu puses, tas ir neaprakstām, un es esmu ļoti pateicīgs par to. Bet pie tādas atziņas es biju nonācis arī pirms šī koncerta, bet šis koncerts to tā pamatīgi atgādināja. Nu tad ieskatāmies Skuteļa decembra notikušajā koncertā, kas bija Nabaklobā. Jā, skatāmies. Zini, tā ir pamosties bez cerības, apņēmības pilns ir pēc netāmo garīgu un plānu līdzjūtīgi ferīna, lai savi iegūt. Nezinu to, kā pazīmes kļūst par varu tieku, un biežāk sabiedrība jūtos vientušniek, tā vietulība viens. Man tieši pazūd nebūtība viens. Ja pelnīt ar šo, tad saņem tu maz, bet iemaušu karot, es paņemšu nāzi. Man ļoti labs koncerts bija. Man patīk tas, ka bija arī jaunas dziesmas un viss pārējais. Man patīk vispār dziesmu vārdi. Man īstenībā patīk gandrīz jebkura dziesma, kas ir Skutelim. Nobeigumā varbūt tās kaut kādu novēlumu atstāsim tad Skutelim. Skuteļi, ko varam pastāt. Turpinājam mīt savās gorā. Skuteļi mīts, nekāds nav. Mīts, neporstoj mīt. Ja es zinot, ko tas nozīmē. Mēs tikko redzējām nelielu atskatu. Redzējām arī novēlējumu tev no Osmiņa rekords. Kā tev novēlējumi? Ļoti jauks. Ir pāris vārdi, kas man palika neskaidri, un es noskaidrošu. Okay. Bet ļoti jauka un sirsnīgi. Paldies. Runājot par koncertiem, tev mājā gaidāms pasākums Repa festivāls Ritms un plūsma. Kā tev ar to sokās? Man nav gaidāms, cilvēkiem ir gaidāms. Bet tu rīkojies. Es organizēju, jā. Es domāju, ka tas būs gana nozīmīgs un jauks pasākums pašmai repa scēnai. Zīmīgi arī, ka šogad es esmu devis epitetu svētki, ka tie ir repa svētki. Man šķiet, ka tas ir tāds labs iemesls sanākt tad pašmāja šī žanra cienītājiem vienā vietā un vienā laikā, lai tad paskatītos, kas ir jauns latviešu repā, kā tas skan. Paklausīties arī viesus no Igaunijas, būs grupa Gorilana no Tallinas, tāda forša grupa, enerģiska. Arī viņas paskatīties un tad pasvinēt mazliet. Ir kādas atšķirības no iepriekšējā gada, cik grūti bija otro reizi jau rīkot? Rīkošana šobrīd vēl ir procesā. Ir visai ķēpīgi, jo arī no iepriekšējā gada īsti atšķirības nav tajā ziņā, ka es joprojām to daru viens. Man ir draugi un kolēģi, kas man ļoti atbalsta un bez kuriem es to, protams, nevarētu izdarīt, bet joprojām nav neviena liela sponsora, kas būtu gatavs iedot kādu finansiālu atbalstu. Un tā kā tas joprojām ir visai piņķerīgs pasākums. Kā šobrīd iet podkāstam? Fantastiski. Mēs vienkārši nevaram ar Anci izbēgt visu šito situāciju ar podkastu jau, es neatceros, gadu 7, 8, mēs skaramies viņam klāt un atgriežamies regulāri pie viņu un rakstam to podkastu un viss ir kārtībā ar viņu. Viņš dzīvo savu autonomu dzīvi un, manuprāt, tas ir viens no seriālākajiem vispār notikumiem tādā latviešu ar mūziku saistītajā vidē vispār, jo podkasts tas ir vispār kaut kas pilnīgi nesaprotams.
no kurienes tas ir un kāpēc tas joprojām vēl ir dzīvs, bet tas ir dzīvs un tas ir foršs. Man pašam prieks par to. Nē, es domāju, ka mums vienkārši ar Ansi ir pofīgi. Es domāju, ka visā nopietnībā, jo tas pofigisms, ko mēs ieliekam iekšā podkastā punkts, tas ir kaut kas tāds, kaut kas interesants, kaut kas tāds, ko nevar vienkārši ielikt to gribot. Tur vajag piestrādāt pie tā, vai to tā galvīgi ielikt iekšā. Ir arī ieraksts studija, ne? Nav. Nav? PKI studija? PKI studija ir mana mājas ierakstu studija manām vajadzībām. Kādreiz tā bija telpa arī daudziem citiem izpildītājiem. Šobrīd tā ir tikai mana radošā vide. Tev bija arī tāds alter ego Azazello? Bija vairāk visādi, man tur ķēmi. Kas ar viņiem notika? Viņi visi ir stūrī un klusē. Kāpēc viņi tika radīti? Es nezinu, tā vienkārši ir sagadījies, ka laikam vajag dzīves laikā saskarties ar dažādām pusēm, jo tas ir visai interesanti, bet tad laikam visai veselīgi ir tikt ar to visu galā un kaut kā visādi šitāds mošķis un nelabas parādības izdzīt no savas dzīves prom. Ko mēs tev gribētam uzdāvināt, tā teikt, atvainošanās žests, respektīvi no mūsu ģenerāla sponsora veikala Street Shop, mēs dāvinām lielisku tādu kreklu, gan jau sadzīvē noderēs. Sadzīvē noderēs, paldies! Nāciet visi uz Ritums un plūsmu 25. maijā Nabaklabā. Ja jums interesē repa mūzikas žanrs, tad šis ir tas pasākums, kuru nevajag laist garām nekādā gadījumā. Tiekās Ritmā un plūsmā 2013. Ar jums bija Andris Kojamets, izpildītājs Skutevs un Oskars Izaks kameras otrā pusē. Atā, līdz nākamajai reizē.